Latvijas rallija čempionāta sezona turpinās, un šajā video apskatā mēs atgriezīsimies Igaunijā, kur Paides pilsētā tika dots starts mūsu čempionāta 5. posmam Humus Paide Rally. 30, kreisais 3, ātrs plats, 30, labais 170, tramplīns labā 0,50, kreisais 3, ātrs 70. Nedaudz pasteidzoties notikumiem pa priekšu, varam teikt, ka arī šoreiz sacensībās ātrākais izrādījās Norvēģu jaunais talants Karls Pēders Nordstrands, kurš ar Latvijas Automobiļu federācijas izsniegto licenci LRC apgūst rallija pilota prasmes vēl krietni pirms iespējas saņemt autovadītāju apliecību. Kopumā šis rallijs varēja lepoties ar gana plašu dalībnieku sastāvu, vairāk nekā 100 ekipāžu. Paides rallija pirmie 4 ātrumposmi norisinājās jau piekdienas vakarā, un 2 no tiem vijās cauri Paides pilsētas ielām. Protams, ka arī pilsētas ātrumposmos stāsts ir par sekundēm un to simtdaļām. Ir piloti, kuri saka, ka tu vari visu zaudēt šādos posmos, bet es saku, ka tu vari šeit arī uzvarēt. Pirmo reizi Paidē ceļus pirmo atgādina diezgan sāremu, dēļ seguma. Konfigurācija dažkārt ātrāka, dažkārt viens ātrumposms tāds izteikti kā tāds nedaudz tā kā lēnāks, bet ļoti interesants. Man sieva iedeva turbo košanas. Tas noteikti palīdzēs. Ļoti ātri ātrumposmi, tādā ļoti lielām garām taisnēm ir. Lūk, un šeit tiešām ļoti svarīgi, kāds ir motoru jaudu un motoru diapazons, jo tāpēc, ka šeit ir pa kilometru taisnes, kur ir, ja mūsu mašīnas vidēji saregulētas tā, lai viņas ļoti ātri aizbrauc līdz 160 km/h, tad šeit būs ātrumi tik, cik tā mašīna ies. Jā, Paide ir pirms tam 2 gadus arī esmu startējuši. Paide ir diezgan ātra, ar ātrām līkuma sastaistēm un ar segumu diezgan īpatnēju, līdzīgi varbūt kā Vecpilī, ne Vecpilī, bet diezgan riepām, man liekas, ka riepām garšo. Sestdienas rīta aplī Sports Racing Technologies komandas sastāvā startējošais Nordstrands savu atstatumu no konkurentiem palielināja teju par pusotru minūti, kamēr Blūms ar stūrmani Dīdzi Eglīti pakāpās līdz 2. vietai. Tāpat goda piedestāla pozīcijām piedoties spēja arī Kerems Kazas. Viņu un 3. vietā esošo poli Āronu Domzalu šķirot vien 1,9 sekundēm. It's a strong lineup here and they have shown pace international. Dalībnieku saraksts šeit patiešām ir spēcīgs, un tas nozīmē, ka mums ir jācīnās. Viņi ir ātri, bet mēs arī nepadosimies. But still, I think we can match us very well. Pa piesardzīgas bremzēšana bijām, bet bišķiņ jāpiekoriģē, tagad 2. aplī jābūt vienkāršāk, tā ka nebūs mums jātīra ceļš, teiksim tā kā pozitīvs noskaņojums. Viss notiek ļoti ātri un kā jau Paidē ceļi ir ļoti ātri un mēs bišķi nebijām ar to rēķinājušies. Mūsu temps ir kaut kā pieaudzis par šito gadu un mašīnai bremzes karst. Un līdz ar to tā kā varbūt līdz galam nevar pabraukt tā kā gribētos, bet liekas, ka iet savā tempā un viss ir kārtībā. Rezultāts, domāju, kad ir gana labs, temps ir pietiekami augsts priekš mūsu ekipāžas. Mums, protams, ir jāstrādā vēl stipri pie sadarbības, jo bieži vien mēs pazaudējamies stenogramā. Un šodien 2 reizes pa 2 km atkal nācās nobraukt bez stenogramas uz atmiņu. Tā kā tas noteikti ietekmē to rezultātu, lai viņš būtu vēl labāks, bet tā visumā ļoti izbaudījām šodienas pirmo ātrumposmu, ļoti baudāms tiešām. Un šis te garais ātrumposms arī super foršs. Ir, protams, ka jautri braukt, viņi ir diezgan ātra, labi atsevišķās vietās ir tiešām ļoti garas taisnes, bet ir ātri līkumi un dīvainākais tas, ka daudz vietās ir seguma maiņa un viņi, to ir diezgan grūti paredzēt, jo patiešām dažās vietās aizslīd tā, ka tas paņem mazliet uz izbrīnu. We had a change of car. Last race was also same car, but after some 8 months I got Pēc kāda laika esmu atgriezies pie Ford, vēl joprojām mēģinu ar to aprast. Jāpieūt pie ātrumkārbas un tam līdzīgi, kopumā viss ir labi. Quite all okay right now.
Arī noslēdzošos 3 ātrumposmus Norvēģu juniors Nordstrands veica nevainojami, izcīnot uzvaras ik katrā no 10 Paides rallija ātrumposmiem un tuvākos sekotājus apsteidzot par kopumā 2 minūtēm un 2,7 sekundēm. Aizraujoša cīņa izvērtās par otro pozīciju. Vēl pirms pēdējā ātrumposma Blūmam bija 3,9 sekundžu pārsvars pār Kazazu. Tomēr pēdējā dopā turku pilots izrāva otro vietu, finišā apsteidzot Blūmu par 0,8 sekundēm. Jā, man šķiet, ka ir diezgan labi. Protams, ka vienmēr var labāk, kā ar Urmo Auru runājam, ka pagājuši gadu mēs viņam diktējām tempu. Tad šogad viņš ir piestrādājis un liek mums padomāt, kur mēs varam un kā palikt labāki. Jā, nu tas tāds galvenais, kas te notikās, bet visādi citādi, jā, nu ātrs rallijs ar kaut kādiem piedzīvojumiem un bija forši. First time for me in rally with this car. Man uz šīm sacīkstēm ir jauns auto. Es vēl mācos un mēģinu pierast. Tas ir Rally 2 auto. Ar katru posmu kāpināju tempu un galu galā esam šeit finišā. Now we finish in good position. We finally get that win that we've been waiting for a long time. Šo uzvaru bijām gaidījuši ilgi. Šodien mums bija jāstartē kā otrajiem, un tas nebija tas, ko vēlamies. No rīta saķere bija laba, bet otrajā aplīsēgums bija irdens. Mums patiešām bija jāmin grīdā, lai ko paveiktu. Today we had to start from second, which wasn't ideal. Jā, tas patiešām bija lielisks rallijs, ārkārtīgi ātrs. Mūsu sniegums bija mainīgs, gan ar plusa, gan mīnusa zīmi, bet galu galā bijām konkurētspējīgi visas nedēļas nogales garumā, un mums par to ir jābūt priecīgiem. Konkurence bija patiešām iespaidīga, jūtu, ka esam auguši. Redzēsim, ko varēsim paveikt nākotnē. LRC2 grupā uzvara Kazazam, LRC3 ātrākais igaunis Enoks. Savukārt LRC5 grupā labāko rezultātu sasniedza Blūms. LRC6 ieskaites grupā šoreiz ātrākais bija Igaunijas braucējs Rasmus Arras ar BMW E46 kompaktu. Savukārt LRC7 pārliecinoša uzvara Kristapam Tellem ar Ford Focus. Ir darbiņš izdarīts, ir daudz atzinumi, lai brauktu un cīnītos ar igauņu čaļiem. Un nākotnē jāpiestrādā pie tā visa. Godīgi sakot, gandarījumu nav, jo kļūdas mums bija daudz, vismaz krustojumos 4 aizpūtām garām, jo sacensība ir ātra, ātruma ir liela un līdz ar to nāca ārā kļūdas no stenogrammas un metri vienkārši pazūd tā, ka, prieks par Zigīti, ka Zigīts ar savu, teiksim tā, bezjaudīgo mašīnīti, salīdzinoši, malacis vienkārši cepar nost. Nezinu, likās jau, ka varbūt jā, varbūt nē, bet prasies lieta tā mašīna ātrāk, bet tiešām viņa negāja vairs ātrāk. Šie ceļi baigi labi, ja patīk ātri, bet tās M mašīnas ir diemžēl ātrākas. Bet mēs savu standartiņu esam tur, kur esam. No standartiņiem Latvijā ātrākie tiešām.